Mēs esam nedaudz vairāk nekā gadu pēc Drūzu slaktiņas Sveidā, Drūzu kalnā, kur gandrīz 2000 drūzu tika nogalināti beduīnu ciltīm un arī dažiem valdības spēkiem, kurus atbalstīja valdības spēki. To veicināja jaunā valdība Damaskā. Tātad mēs esam nedaudz vairāk nekā gadu pēc šiem notikumiem. Kāda ir pašreizējā drūzu situācija Sīrijā šodien un kādas ir viņa attiecības ar Damasku gadu vēlāk? Vai jūs varat pastāstīt par to? Jā, acīm redzot, gandrīz nav nekāda attiecība starp jauno valdību Damaskā un Svaidas provinci ar tās drūzu vairākumu. Un mums tas ir jāsaprot. Drūzu kopienas Svaidā, kuru vada šeiks Salmans Al-Hadžīri, viņa politiskais līderis, izjūt ļoti dziļu neusticību pret jauno valdību Damaskā. Patiesībā viņi to uztver kā ISIS kaujiniekus un fundamentāls islāmistu, ekstrēmistu grupas, kas pārņēmušas kontroli pār Damasku. Un tāpēc viņi nav gatavi veikt nekādas sarunas ar jauno valdību Damaskā. No otras puses, jūs to labi saprotat. Jaunā valdība Damaskā uztver drūzu kopienu Sveidā un tās vadību kā grupu, kas acīm redzami ir nostājusies Izraēlas valsts pusē. Un tas padara visu situāciju ļoti sarežģītu. Līdz tādam punktam, ka, ja jums būtu iespēja izlasīt neseno ziņojumu, neseno apvienoto nāciju organizācijas ziņojumu, ko sagatavojas sūtnis Svaidas provincē, un viņš to skaidri uzrakstīja, gandrīz nav nekādas izaugsmes attiecībās starp Svaidas provinci un jauno valdību Damaskā. Un starp abām pusēm valda acīm redzama neusticēšanās līdz tādam līmenim, ka viņš nespēja paredzēt nekādu progresu tuvākajā nākotnē starp abām pusēm. Tagad Izraēla iesaistījās ne tikai retoriski, bet arī militāri, lai aizsargātu drūzu kopienu Dienvidsīrijā. Cik tālu tas notika Damaskā? Viņi saka, ka Izraēlas iejaukšanās tās iekšējās lietās kavē vienošanās panākšanu, dekonflikcijas vienošanos starp Izraēlu un Sīriju. Bet premjerministrs Netanjahu nepārtraukti saka arī šodien, ka Izraēla nekad nepametīs savus drūzu brāļus Sīrijā. Taisnība. Vai jūs domājat, ka Netanjahu arī izmantoja šo jautājumu pirms gaidāmajām vēlēšanām, lai mēģinātu piesaistīt drūzu balsis savai atbalstīšanai? Man ir ļoti lieli jautājumi par pašreizējās valdības attieksmi pret Svaidas provinci un drūzu kopienu Sīrijā. Jo, ja es paskatos, ja mēs uz mirkli atgriežamies pie 2025. gada jūlija, mēs to saprotam. Izraēlas iejaukšanās, jeb Izraēlas aizsardzības spēku IAS iejaukšanās notika tikai 48 stundas pēc tam, kad jaunās valdības spēki uzbruka Svaidas provincei, kas toreiz izraisīja 1700 drūzu pilsoņu nāvi. Un otrs ir tas, ka mēs visi turpinam jautāt, ir pagājis vairāk nekā gads kopš tā laika. Tātad, ko Izraēlas valsts ir darījusi, lai atbalstītu drūzu kopienu Sīrijā? Tātad, pēc visiem šiem solījumiem no premjerministra puses un pašreizējās valdības, mēs neesam redzējuši nekādu reālu attīstību drūzu situācijā Sīrijā. Un tas ir ļoti skumji, jo daudzos veidos. Tas piespieda tos, kuri nepiekrīt šai iejaukšanās politikai, iejaukšanās no Izraēlas puses, atgriezties jaunās ekstrēmistu valdības rokās Damaskā. No otras puses ir samazinājusies uzticība starp vadību Sveidas provincē un Izraēlu. Tāpēc es sagaidu, ka Izraēlas iejaukšanās drūzu lietās Sīrijā būtu daudz lielāka nekā līdz šim ir darījusi Izraēlas valdība.
Bet ir vēl viens punkts, par ko mums jārunā atklāti. Tas ir fakts, kas mums ir jāsaprot. Izraēlas interesēs pirmkārt un galvenokārt ir tas, lai drūzu kopiena Dienvidsīrijā dzīvotu mierā un būtu drošībā, jo viņi atrodas tieši pie mūsu ziemeļu robežām, un viņi ir Izraēlas priekšējā līnija. Viņi saskarās ar jauno ekstrēmistu, fundamentālistu ISIS valdību, kas tagad atrodas Damaskā un ko atbalsta Turcijas valdību un Erdogans. Tātad šis ir izaicinājums, kas turpmāk ietekmēs Izraēlu. Tagad runājot par šo uz nākotni vērsto virzību, es gribētu mazliet ievērsties gaidāmajām vēlēšanām. Jūs kandidējat nākamā mēneša priekšvēlēšanās Demokrātu partijā Jaira Golana vadībā. Kas ir Jairs Golans? Pirmkārt, kāpēc demokrāti? Un otrkārt, ko Jairs Golans piedāvā šajā jautājumā par Izraēlas attiecībām? Vai līdzsvarot attiecības starp drūzu brāļiem Sīrijā, bet vienlaikus arī mēģināt veidot pozitīvas, konstruktīvas attiecības ar šo valdību Sīrijā? Labi, es atbildēšu uz abām jūsu jautājumu daļām. Pirmkārt, man jāteic, ka Demokrātu partija daudzējādā ziņā pārstāv tās vērtības, manas vērtības un manas nākotnes vīzijas Izraēlas valstī. Bet pats galvenais ir tas, ka tā piedāvā to ceļu, kādā es vēlos redzēt Izraēlu, kā demokrātisku, liberālu valsti, kas nodrošina vienlīdzīgas tiesības visiem tās pilsoņiem saskaņā ar neatkarības deklarācijas garu. Tāpēc tas man ir ļoti svarīgi. Un tas, var teikt, ir galvenais iemesls, kāpēc es tagad kandidēju uz vietu Demokrātu partijā. Tagad attiecībā uz jūsu jautājumu otro daļu, es uzskatu, ka Jairs Golans, kā bijušais Ziemeļu pavēlniecības un Izraēlas aizsardzības spēku vadītājs, ļoti labi saprot šī reģiona jutīgumu, ļoti labi saprot, cik svarīgi ir, lai drūzu kopiena Sīrijas dienvidu daļā dzīvotu drošībā un mierā, un kā viņi varētu būt mūsu priekšējā līnija un mūsu aizsardzība pret ekstrēmistisko valdību Damaskā.